rudens kritums, nakti viena laidiena, rīt dzirnu ratu ritums, tur mūžam rati klip-klapie, un melders augšu lejupie, un rīko saules ļauri. Reiz vecos laikos, kad tie labie gadi bija, vienam kaķītim bija dzirnavas. Viņas gāja dienu un nakti. Tur bija riekstu gaņģi un mandeļu gaņģi. Tas bija vecos labos laikos, kad tie labie gadi bija. Kārlis Kalbis pasaka par kaķīšu dzirnaviņām, kā no dzīves norakstīta, nāk prātā ik reizi Latvijas ceļmalās satiekot dzirnavas. Katrai no tām ir savs liktenis un sava pagātne. Pasaku ar laimīgām beigām gan vēl ar vien var stāstīt tikai maza daļa no Latvijas dzirnavām. Tas savulaik darbīgi rūca katras upītes krastā un katrā pagastā. Dzirnavas cēla neviena cilvēka mūžam, bet paaudzēm un dzimtām. Izpostītas dzīves un sagrautas dzirnavas, ierakstītas Latvijas laika grāmatā. Savs stāsts par dzirnavām ir arī Kambalu dzimtai, bērniem svētītai, stiprai un strādīgai. Kādreiz tās namdurvīs stāvēja trūkums un pieticība, bet viņi pa dažādiem ceļiem rāvās no tiem projām. Mūsu pirmsākumi ir meklējami Latgalē. Mātes dzimta cēlusies no Makašāna pagasta. Ļoti liela ģimene bija. Pirmdzimtais brālis, tālāk 7 māsas. Māte no māsām bija pirmā. Skolā dabūja iet maz, jo ziemas bija ļoti augstas. Kaut gan Reizekne bija tikai 3 kilometri. Tur lauciniekus tajā laikā nepieņēma, jo māte bija dzimusi 901. gadā. Un viņai bija jāiet skolā 8 kilometri Adamovas skolā. Ziemas bija ļoti augstas, lielai ģimenei trūka apavu, un māte pēc 2. klases pārstāja apmeklēt skolu. Skolas pārzinis gāja pie viņas tēva uz mājām prasīt, lai laiž meitu skolā, jo mātei bija ļoti laba galva. Viņa pat palīdzēja poļu muiškungu meitām rēķināt uzdevumus un mācīties dzejolīšus, bet vienkārši nabadzības dēļ tālāk nevarēja mācīties. Tēvs ir cēlies, turpatās arī no Rēzeknes rajona, no Bērzgales pagasta. Un arī ļoti liela ģimene bija, 5 brāļi un 2 jaunākās māsas. Tēvs ģimenē bija 2. dēls. Un ļoti ātri bija jāsāk savas darba gaitas, jo zemes jau nebija daudz, un visiem 7 bērniem sadalīt to nevarēja. Tēvs iesāka savu peļņas darbu, turpat kaimiņos brauca projām uz Krieviju ar vienu brāli. Un iesāka, kā tagad saka, biznesu. Viņi brauca līdz pat Ķīnas robežai, iepirka Ķīnā tēju un vadāja to pārdeva pa visu Krieviju. Kambalu ģimenes vecākā meita Vera Jansone savas ģimenes ceļus un līkločus zīmējot, atzīst, ka tēvs, lai arī tikai 3 ziemas skolā gājis, uzņēmībā un apsviedībā varējis mēroties ar mācītajiem krievu kupčiem un svešajā Krievzemē gūt ievērību un atzinību. Kad naudas bija sakrāts pietiekoši daudz, abi brāļi apstājās Sibīrijā aiz Baikala ezera, Čitā pilsētā, un tur uzbūvēja 3 namus personīgi. Bez tam arī nopirka kaut kādu tabakas fabriku. Sākoties, tēvam tad bija 17, 19 gadu. Vēl ilga vairāk bija, jo tēvs ir dzimis 86. gadā. Viņš aizbrauca uz Krieviju jau 17 gadu vecumā. Bet sākoties revolūcijai 17. gadā, protams, visu atņēma, nacionalizēja un gribēja bēgt uz Latviju, bet viņš netika uz Latviju, nelaida projām. Tēva brālis jaunākais, Kambalas Staļislavs, tai laikā bija pirmās Saimas deputāts un palīdzēja abiem brāļiem atgriezties Latvijā.
Darba godāšana, sirds izglītība un dieva bijāšana pasargājas lielo ģimeni no sairšanas un tām briesmām, ko latviešiem lēma laiki un varas. Kambals vienmēr atrada ceļu uz mājām. Vairāk kārt sāka visu no nekā, tukšumā un postažā. Kad tēvs atgriezās Latvijā, viņam zemes darba nepatika, bet viņam patika dažāda celtniecība, kaut ko taisīt, gatavot. Un viņš iesāka būvēt savam brālim, kas bija Saeimas deputāts, kā jau sacīju. Un es nezinu, kurā gadā viņš bija arī Latvijas bankas direktors. Būvēt dzirnavas, arī Rēzeknes apriņķis toreiz bija. Tās bija saucās riteņu dzirnavas, viņš uztaisīja. Un pats arī sāka dzirnavās strādāt, apguva praksi. 23. gadā dabūja zināt, kad kaut kādi dzirnavu grausti ir pārdodami Tukuma apriņķī. Protams, pieprasīja, un abi divi brāļi atbrauca uz šeieni. Tēvs jau apprecējās, un 23. gadā atbrauca. Šeit bija palikuši tikai grausti. Kādreiz šīs dzirnavas bija piederējušas grābiem Lambsdorfiem, kuri Rideļos bija līdz pat 39. gadam. Viņi tad tikai aizbrauca projām. Viņu mūžā arī es mācījos. Tad bija iekrīkota jau 4-klasīga pamatskola. Latvietim raksturīgā zemes mīlēšana vecajam Kambalam bija sveša, toties viņš prata pulka citus darbus, par ko apkārtnes zemnieki, atturīgie kurzemnieki, Donātu Kambalu ienācēji no Latgales cienīja un godāja. Tēvs man bija, kā saka, speciālists uz visām kantīm. Viņš uzbūvēja dzirnavas. Viņš mums gatavoja apavus prata. Viņš prata koka darbus. Viņam bija ēvele un darbnīcas dzirnavās bija. Un ļoti strādīgs bija. Nekad viņš savā mūžā atvaļinājumā nav aizgājis. Nekad. Viņš 5 no rīta cēlās un 11 gāja gulēt. Nepatika viņam lauku darbi. Viņš neprata ne pļaut, ne sēt, ne art. To visu darīja, ka paaugās brāļi, bet mums jau arī bija dzirnavās zeļi, puiši bija, kas to visu izdarīja. Zemes mums nebija daudz, mums nepilni 3 hektāri zemes bija. Ezers bija, mešs bija. Ezerā bija tanīs gados ļoti daudz zivis un vēža. Pat tie zuši bija. Un bija ezeru izīrēja 2 zvejniekiem. Gan zušu zvejniekam, gan vēžu zvejniekam. Tekla un Donāts Kambals cieši nolēma, ka te, klusajā Kurzemes stūrī, netālu no Engures, būs viņu mājas, ka tās būs dzirnavas, ka tajās pasaulē nāks viņu bērni, ka viņiem nekad netrūks maizes, kā tas bieži vien bija pašu bērnībā trūcīgajā Latgalē. Es piedzimu 24. gadā Rideļu krogā, un 24. gada oktobrī, viņi atbrauca 23. gada, 24. gada oktobrī jau dzirnavās palaida darboties rupmaļamo gaņģi. Pēc tam vēl otru, un pamazām tad pirka mašīnas, bīdelēšanai, puterai, absolūti visas mašīnas. Bija ļoti plašas dzirnavas, ļoti iecienītas dzirnavas bija. Paši arī ražoja sev elektrību. Bija domāts, ka ievilks arī Rideļu pamatskolā elektrību, bet nāca 40. gads un nacionalizēja visu. Kambalu ģimenē piedzima 10 bērni. Kopš mazām dienām viņu pirmais bauslis bija darbs. Mēs visi dūšīgi strādājām. Nekad neviens mēs vasarā neslinkojam. Bija pat tā, kad es, teiksim, atbraucu no skolas mājās. Vasarā māte mazgā veļu. Es nesu uz ezeru tepat pāri ceļam skalotveļu un druscīgi tālāk bija izvilkti veļas striķi. Es nekad nevarēju iet, kā saka, soļiem. Man vajadzēja skriet, man bija kauns, kad paskaties, kaut ko sacīs. Un es zinu, ka tēvam vienmēr teica, vai kāda čakla tā meldara meitiņa ir. Mātei bija ļoti labs teiciens. Māte nekad teica, ka vienu darbu dari, par otru jau domā. Latgaliski tas skanēja, viņi cēlušies no Latgales. Vīnu strodoj, otru dūmoj. Vai citreiz viņi teica, vīnu strodoj, otru godoj. Tas ir domā. Jā. Tieši tāpēc, ka pašiem maz iznāca skoloties, Tekla un Donāts saviem bērniem teica, jūs mācīsieties. Vecāki bērniem deva labu izglītību, pašos pamatos ielikdami dzīves gudrību un, kā jau ticīgi ļaudis, aizlūgdami par viņiem baznīcā.
arī par tiem diviem, kurus ģimene jau agri zaudēja. Brāli kara laikā, vecāko brāli sagūstīja vācieši un aizsūtīja uz Štuthofas nometni. Tur viņš arī aizgāja bojā. Pārējie 8 bērni, mēs esam visi ieguvuši augstāko izglītību. Māte bija ļoti liela dziedātāja, dziesmu zinātāja. Tādās skumjos brīžos viņa dziedāja baznīcas dziesmas, pārējos brīžos latviešu tautas dziesmas. Un gandrīz arī tagad, ko es piedalos folkloras kopā un ko es dzirdu dziedam, visas es zinu jau tās dziesmas. Bez tam māte bija, tā kā mēs ģimenē, starp citu, esam 9 mākslinieki. Mākslinieka dāvanas arī no mātes ieguvuši ir. Jo, kad es biju maziņa, pavisam maziņa, protams, vēl skolā negāja, pirmais, ko bija, man mācīja zīmēt. Nopirka krāsu zīmuļus, un māte arī pati skaisti zīmēja. Mēs esam, kā saka, dažādi. Es, piemēram, esmu zobārste. Teklas un Donāta bērniem jau sirmas galvas. Kopā sanākot virmo atmiņas un stāsti, arī par mūžīgām lietām. Kambalas pieder Lamiņu baznīcas draudzei. Viņi visi šai baznīcā ir kristīti, tajā saņēmuši svētību. Kad vecākais brālis Pēteris iesaukts Latviešu leģionā, māte viņam pavisam jaunam zēnam līdzi devusi lūkšanu grāmatiņu. Tā 2 reizes viņu paglābusi no nāves. Tikai tagad tā īsti Pēteris saprot, ko jūt vecāki, pavadot bērnus pasaulē. Jo pašam meita dzīvo Vācijā, mazbērnu ciemos atbrauc pa retam. Bet no tālās Amerikas ik pa laikam Latviju sasniedz ziņas par jaunās basketbola zvaigznes Kaspara Kambalas veiksmēm, un vecstāva sirdī prieks jaucas ar skumjām. Šis jaunajiem ir lielo iespēju laiks, un nebūtu prāta darbs tās neizmantot. Brālim Jānim savulaik šādas iespējas netika dotas. 50. gados viņš bija viens no labākajiem Latvijas lodes grūdējiem, bet pasaules stadionu vārti Jānim palika slēgti. Brālis Alnis atzīst, ka Kambalu dzimtu Dievs tomēr ir sargājis un liktenis saudzējis. Viņus neskāra izsūtīšanas un represijas, lai gan Dzirnavas bija pašā ceļa malā un visiem acīs. Kad sāka atjaunot Lamiņu baznīcu, Alnis ar savu brāļu dēlu Oskaru pārstāvēja Kambalu dzimtu tās sakopšanā. Skaistā sēta ap dievnamu nākusi no viņu meža un viņu likta. Ir piemiņas zīme arī vecajiem Rideļu Dzirnavu saimniekiem, Teklai un Donātam, jo svētdienās viņu ceļš arvien veda uz baznīcu. Kristīgi cilvēki ir arī visas viņu meitas. Marijai kā īstenai katolietai svēta diena ir 15. augusts. Viņas ģimene, arī meitas un mazdēli, tad ir Aglonā. Jaunākajai māsai Birutai, ģimenē sauktai par Rutiņu, par savu piederību ticīgai dzimtai garus gadus nācās klusēt. Lielas skolas direktora vietniecei tas nebija ļauts. Bet viņi visi tolaik ticēja vēl kaut kam – pārnākšanai savās dzirnavās. Visvairāk to pietrūka mātei. Mammai pietrūka ļoti pietrūka. Nodzīvoja līdz 96 gadiem, un viņa vienmēr sapņoja, bet viņa ticēja, ka viņa atgriezīsies šeit atkal atpakaļ, un tas patiešām arī notika. 40 gadus viņi bija savām dzirnavām garām braukuši, piestājuši, skatījušies, kā tās lēnām pārvēršas drupās, bet nebija viņu spēkos neko glābt un aizskavēt. Kāds dzirnavās ielikts pļēgurs pa dzērumam tās nodedzināja. Dzīvojamais gals vēl turējās. Uzņemot filmu Cielaviņas armija, vajadzēja degošu dzirnavu skatu. Kadri iznāca pārliecinoši, jo pamatīgā ēka dega ilgi un vareni. Pēc tam gan vairs palika tikai krāsmatas un drupas. Dzimtā vieta paliek dzimtā vieta, mūs visus pievilka. Jau 80. gadu sākumā māksliniece māsa Inga gribēja šeit tā kā vasarnīcu vai kaut ko atļauju dabūt, lai varētu te kaut kur būvēties, kaut ko celt. Ne jau taisnu dzirnavās, bet varbūt pie ezera neļāva to. Bet 88. gadā
iesāka brāļi runāt ar kolhoza priekšsēdētāju, ka mēs gribam sakopt drusciņu šo apkārtni, un mums atļāva sakopt. 89. gada apriļa mēnesī mēs šeit visi salasījāmies ap cilvēkiem 40, mazi un lieli. Cits gatavoja upes krastā ēdienus. Mēs vācām, vispirms zāģēju, šeit bija auguši koki. Nozāģēja kokus ar rāpstām, ar dakšām. Sākam attīrīt dzīvojamo galu. Veda nesa ar spājiņiem, ar vanniņām, kas mums bija, nesa traktoriem, veda uz mežu gruvešus. Tos visu vasaru ņēma, tīrīja māju. Un atļauju, tikai denacionalizācijas atļauju saņēmām tikai 91. gadā. Tā laika izjūtas māsa Biruta aprakstījusi dzimtas dzirnavu atjaunošanas hronikā. Tā bija vienreizējas sajūta, kad pēc 40 gadiem atkal varējām stāvēt savu māju pagalmā. Klusībā visi domājām par to, ka te kādreiz iespējams viss tiks sakopts un atjaunots. Tie bija stipri pārdroši sapņi, taču palīdzēja kafijas pupiņas. Brālis iekārtoja ātri pupiņu apstrādes iekārtu, un tur pelnīja naudu ar to. Pupiņas sūtīja, apdedzināja, apdrauzdēja šeit pupiņas un sūtīja ne tikai pa Latviju, bet pa visu Krieviju. Un tās pupiņas saņēma Rīgā, ar kuģiem nāca no Āfrikas. Un tā pamazam ieguva pamatkapitālu brālis Alnis un brālis Juris. Un sāka dzirnavu celtniecību maz pamazām. Un, lūk, tagad šodien tādas viņas ir. Apbrīnojami vienprātīgi mēs visi atteicamies no savas daļas, jo mums bija 8 mēs esam un 9 māte. Mēs visi atsacījāmies no savas daļas un visu norakstījām Jura dēlam Oskaram. Man šī gadījumā piespieda dzīve šeit atnākt un šeit strādāt. Es nekad savos 23 gados, vai cik man toreiz bija, es nekad nebūtu nācis un neteiktu, tagad es kaut ko te darīšu. Vai ne? Jūs saprotat, ko 23 gados, teiksim, jauneklis var domāt par kādām lietām. Vai ne? Mēs jau par to nedomājam, kas te būs, vai ne? Sabrauc viss rādi, jā, tagad. Sabrauc, atgriez atpakaļ šīs te dzirnavas, vai ne? Mans tēvs, vai ne, bija arī uzņēmīgs cilvēks, vai ne? Tanī laikā arī viņš Rīgā strādāja vadošā amatā, vai ne? Un viņš uzņēmās šo lietu, es jau, cik man bija gadi toreiz. Es jau tikai varēju, man pateica, pacēl akmeni, es viņu cēlu, man bija spēks, bet prāti jau nebija. Šodien ar laikam nav riktīgi daudz. Bet es nezinu, es domāju, ka tā tas ir iznācis, tā tas ir, cel tos akmeņus un lietas un dari kaut ko, un tad normāli. Kambalu dzimtā nav ne drusciņas skaudības, ne novīdības un nožēlas, ka citam ir kas vairāk nekā pašam. Mēs ar sevi patiešām lepojamies cits ar citu, ka mēs varam tā sanākt kopā, satikties. Un mēs gaidām tos kopā saiešanas svētkus, patiešām gaidām viņus. Patreiz mēs esam 42 cilvēki mūsu dzimtā. Brāļi, māsas, viņu bērni un viņu bērnu bērni. Mūs vieno tāda silta aura, kas pievelk citu pie cita. Kaut kas pozitīvs, kas mūs vēl kopā. Kambalu dzimtā no pavisam citas mākslas pasaules ienāca Oskara sieva Ingūna, rīdziniece, cepuru māksliniece un meistare. Viņas darbs ir elegantajās un krāšņajās cepurēs Dailes teātra izrādē Meža gulbji. Daudzu Rīgas dāmu galvas ar ikdienā sec Ingūnas modelētās un veidotās platmales, mices un beretes. No smalkas cepurnieces Ingūna pārtapusi lauku dzirnavniecē. Man pašai nav liela ģimene. Nav arī daudz radi. Man tas bija kaut kas jauns, bet tas tā ļoti patīkami. Es ieprecējos šajā ģimenē un nevienā brīdī to neesmu nožēlojis, jo viņi mani lutina un nekad neko nav pārmetuši.
ļoti interesanti cilvēki. Nu, man pašai tā atnākšana uz šejien, tas ir, notikās tā pamazām, jo būtībā tas viss tā Oskara tēvs to visu sāka, un tad, kad viņš jau būtībā bija domājis nākt te strādāt un dzīvot, bet tad sanāca tā, ka viņš nelaimes gadījumā aizgāja bojā, tad Oskars saprata, ka nevar tā visu to lielo uzsākto darbu te tā pamest, un tad mēs te atbraucām, un bija diezgan grūts sākums. Tad man piedzima Grieta, un Oskars bija ļoti aizņemts darbā, un tad es te tā diezgan vientuļi jutos vien pati. Dzirnavs tā ir tagad mana dzīve, tās ir manas mājas. Ja man atnākot uz šejien bija ļoti grūti pierast šeit, ka es esmu no Rīgas atnākusi uz šejien, tad tagad, kad es sāku mācīties un man diezgan liela laika daļa bija jāpavada Rīgā, man atkal radās problēmas. Man gribējās uz mājām, šeit uz Dzirnavām. Cilvēks pierod pie tās vidas, kur viņš dzīvo un aprod ar to. Dzirnavu jaunais saimnieks. Skan jau labi, bet Oskars apzinās, ka svars nav vārdam, bet tikai un vienīgi darbam. Par to īpaši ikdienā nedomā, tāpēc, kad ikdienā ir jāstrādā, vai ne, un šodien ir šodien, un to jau ar darbu parādi. Vai tu vari, vai tu nevari, jā? Var jau uzticēt, vai ne, bet tu jau var to neizdarīt. Bet, ja, teiksim, iznāk šie darbi vairāk vai mazāk ir paveikti, es domāju, ka es ceru. Gandarījums ir tas, ka tu redzi, kad pie tevīm strādā cilvēki, kad viņi strādā, viņiem ir darbs, un ka tas darbs notiekās, jo viss jau notiek darbībā. Ja tu redzi, kad notiek darbība, tad ir prieks par to. Jo tādas nevar novilkt kaut kādas mērķis, tas ir izdarīts, un tas katru dienu jau kaut kas tiek izdarīts. Un no šiem maziem darbiem iznāk arī šis veikums. Prieks ir par darbu. Mēs maļam graudus, mēs maļam apkārtējiem zemniekiem saaudzēto produkciju. Ja viņi vēlas, viņi var šeit samalt graudus, tātad viņi iegūst miltus, putrējumus, grūbus. Tāpat mēs arī galdniecībā strādājam un veicam šos pasūtījumus. Un tāpat tās arī mums ražojam elektrību. Teiksim tā, ražojam priekš apkārtējiem. Tas tā izklausās diezgan skaļi, vai ne? Bet mēs to darām un kad kaut kas notiekās, tad ir drošības sajūta, ir jauniem cilvēkiem, es domāju, ka kaut kas notiekās. Šis te darbība, un viņi ir jādara, un kamēr tu to vari izdarīt, kamēr tu esi jauns, tev ir jādīdās vienkārši. Tev ir jābūt teiksim, šeit, tev jābūt ir Rīgā, vai ne, tev ir, teiksim, sievai ir jāmācās, kamēr mēs to varam, un Grietai jāiet saucamajā skoliņā, ko viņi tā sauc, ja viņiem bērndārs nepatīk šis nosaukums. Tā kā, kamēr tu to vari, tikmēr tas ir pilnībā, tas ir jāizmanto 110%. Es nevaru pateikt, es tagad gadu, jā, man tagad tur graudu birst, milti iet, un viss ir normāli. Tā jau nav. Drošības sajūta ir uz dienu, uz divām, un ja tev ir tiešām šī drošības sajūta uz kaut kādu mēnesi, tad tu esi tiešām drošs. Es nezinu, es domāju, ka valsts darbā, protams, kad to tā nevar teikt, tur vieglākam, grūtāk, vai ne, bet valsts darbā vai kaut kur citur, ja tu zini, kaut kur tev kaut kāda alga ir tas ir savādāk. Es arī domāju, tiem strādniekiem, viņi bieži nezin tās lietas, pa ko es domāju, jā. Pa tādu nedrošību, jā, kaut kādās lietās, vai ne, tā kā. Es saku, ir labi, jā, ir labi, un ir labi, ja tev ir drošība uz šo mēnesi. Ja tev ir drošība, jā, tad tas ir labi. Nāks nākošais mēnesis, domāsim, darīsim, ko mēs varam izdarīt. Ka tu visu laiku tupi tajā aizvējā, tas arī Tad ieslīgs tādā labsajūtā, jā, bet ir tādas reizes, ka tu atkal saproti, ka tā nevar. Ka tomēr jādara, katram ir savs darbs, un man tā liekas. Noteikti, jā. Sievietē laikam tā drusku grūtāk ir izsisties, kad viņai tomēr tā ģimenes dzīve, tomēr viņai tie savas sievas pienākumi un tā tālāk. Tā pamazām viss tā notiek. Es pa savu cepuru līniju tā pamazām un arī domāju, ka tā mētiecīgi eju uz priekšu un gribās kaut ko savu uztaisīt.
Kambalu dzimtas mājas sākušas jaunu dzīvi. Viņi visi jūtas tām piederīgi, par to likteni atbildīgi. Nu, protams, tieši arī šī tā kopības sajūta, kad bija daudz cilvēku un tu jūti, ka tu neesi viens. Ir tā, ja tu viens nostājies un tu tagad domā, ka tu vari to paveikt. Nē, bet ja ir, teiksim, daudz cilvēku, vai ne, tad tu tomēr ir kaut kāda kopības sajūta un arī drošības sajūta, kad viss to varam izdarīt. Jo, kad sākām būvēt, mēs jau nedomājam par to, kas te sanāks. Pilnīgi nebija. Bija galvenais doma, bija uztaisīt dzirnavas. Liekas, tagad utopija, ja? Savācās cilvēki un viņi saka, tagad uztaisīsim dzirnavas, vai ne? Nu, jocīgi, bet nu, tā tas arī iznāca. Tā tas arī iznāca un ir tā. Kambalu dzimta kuplo un turpinās. Mājās, kurai ir sava smarža. Par savām tās sauc arī Ingūnas un Oskara meita Grietiņa, jaunākā Kambalu dzimtā. Viņai visjaukākā šķiet puķu un zemeņu smaržas, bet dzirnavās labi sadzīvo dažādas. Ingūnas cepuru darbnīcā ož pēc līmes un tvaikiem, skaistums top asās smakās. Oskara galā smaržo stipras un pamatīgas lietas, graudi un milti, kā drošinājums un solījums labām dienām. Tāpat kā koks no pašu meža un tikko ēvelēts dēlis, kad tas top par durvīm, lai sargātu savējos, kad viņi pārnākuši mājās.